Šī sanāksme Upinīka kunga ierosinājuma, ka ir tāda vajadzība, un es tiešām redzu šo plašo klātbūtni, kas apliecina, ka tā ir taisnība, un tiešām pareizi, kā teica sākumā, interesi no mūsu puses tiešām būt šajā sarunā un dialogā un jautājums atbildēt. No mūsu puses nedaudz varbūt to situāciju, ko mēs šobrīd darām, un izvērst tieši jūs interesējošās tēmas. Mans vārds ir Aivars Puriņš, es esmu Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs. Pretmobilitātes infrastruktūras izveides likums tika oficiāli pieņemts 2025. gada 2. oktobrī Saeimā. Kas īsti ir pretmobilitātes infrastruktūras izveides likums un kā jūs to paskaidrotu vienkārši? Likums ir instruments, lai īstenot un izbūvētu iespējami ātri Baltijas aizsardzības līniju, jeb to darbu, ko mēs darām pierobežu zonā, lai bruņotiem spēkiem būtu viss iespējamā infrastruktūra valsts aizsardzībai pret jebkādiem apdraudējumiem. Un likums vienkārši rada to instrumentus gan attiecībā uz zemes noskatīto zemju pārņemšanu vai attiecībā uz procedūrām, kādā veidā šis infrastruktūra jāizbūvē, kuras organizācijas ir iesaistītas. Detalizēti atrunāšos sadarbības un darba īstenošanas jautājumus. Pretmobilitātes likums. Kam tas ir domāts? Tas ir domāts tam, lai dotu iespēju Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un attiecīgiem dienestiem pienācīgi sagatavoties iespējamam konfliktam un veikt visus nepieciešamos priekšsagatavošanas darbus pierobežas zonā, kur tad viņi varētu veiksmīgi veikt operācijas pret iespējamo pretinieku. Tas iekļaus sevī tā skaitā dažu no šķēršļu izveidošanu, kā arī šķēršļu izveidošanai nepieciešamo līdzekļu izvietošanu maksimāli tuvi tām vietām, kur tad viņiem būtu nepieciešams atrasties konflikta gadījumā. Kāpēc Latvijai šobrīd ir svarīgi to veidot? Latvijai ir svarīgi, tāpēc, ka šobrīd jau vairākus gadus mēs ieguldam ar vien lielākas izdevumus aizsardzības stiprināšanai un aizsardzības spēju izveidošanai. Un šis ir viens no daudziem pasākumiem, lai Latviju padarītu drošāku, tieši konkrēti ne tikai, ka mēs vairojam un karavīrus armijā, mēs esam ieviešuši valsts aizsardzības dienestu, tiek iegādātas dažādas militāras tehnikas, izveidot mācību poligoni, dažādas arvien jaunas spējas attīstītas, bet arī tīri praktiski mēs nostiprinām ārējās robežas, lai, ja tiešām pats ļaunākais notiek, lai mēs esam vislabāk sagatavoti un tādējādi ar galveno mērķi atturēt vēlmi apdraudēt Latviju. Kāpēc tas ir nepieciešams tagad? Tāpēc, ka jebkura militārā darbība tiek balstīta uz izlūka informācijas par iespējamo draudu, kas nāk kaut kādā konkrētajā vietā, konkrētajā teritorijā. Tad attiecīgi tas apdraudējuma līmenis tagadējais ir jāsaprot, ka tā ir arī paredzēšana uz nākotni, kādā veidā tā situācija varētu attīstīties un kādas darbības mums ir nepieciešams veikt, lai mēs veiksmīgi varētu tikt galā ar to. Un tad attiecīgi šīs pretmobilitātes plāns kā tāds, viņi ir daļa no šī aizsardzības plāna un attiecīgi daļa no mūsu sagatavošanās iespējamam nākotnes konfliktiem. Un kā ja mēs atgriežamies atpakaļ ne tik vēlā pagātnē, augstā kara laikā viss bija ļoti militarizēts, ļoti daudz militārās vienības tika izvietotas tieši uz robežas starp rietumiem un austrumiem. Un, kā mēs zinām, augstā karā laikā konflikta nebija, kas nozīmē, ja jūs veidojat pietiekoši spēcīgus atturēšanas līdzekļus un parādat pretiniekam, ka jums tie līdzekļi ir, un jūs gatavi viņus izmantot tad, kad būs nepieciešama tos izmantot, pretiniekam ir daudz mazāk intereses reāli veikt uzbrukumu pret jums. Tāpēc arī nevar gaidīt līdz tam brīdim, kad konflikts sāksies, ir nepieciešams veikt pasākumus, kuri jums palīdzēs atturēt pretinieku no vispār vēlmes jums uzbrukt. Tātad par pretmobilitātes pasākumiem. Jautājums par dzelzceļu. Dzirdējām no citiem politiķiem, bet vienā no diskusijām tagad dzirdējām arī no paša aizsardzības ministra, ka pie noteiktiem apstākļiem dzelzceļa sliedes varētu tikt nojauktas.
Kāpēc es to akcentēju? Mēs pa tām sliedēm braucam uz Rīgu pie ārstiem un visās citās darīšanās. Tāpēc jautājums no kompetentiem cilvēkiem, kas tie par noteiktiem apstākļiem un lūgums ievies skaidrību. Ja mēs televīzijā tādas lietas dzirdam, tad jautājumi rodas. Jā, tad mums dotajā brīdī ir trīs līnijas, kuras vēl darbojās. Tad 2 līnijas ir Krievijas savienotām, mums ir augšā Kārsavai iet cauri, tālākais ir 2. līnija Zilupē, un šeit tad ir mans pieminētā Indras līnija. Ir šie specifiskie apstākļi ir tādi, kad ja mēs tiešām indikācijas parāda, kad būs problēmas, kad teikt, iebrukums ir nenovēršams. Tas ir skaidrs, kad mēs paskatāmies to pašu Ukrainas pieredzi, mēs paskatāmies Krievijas šo te kara vešanas metodiku, viņi uz dzelzceļiem sēž virsū. Dzelzceļš ir viens no galvenajiem apgādes ceļiem. Tad tajā vajadzības gadījumā mēs skatāmies nojaukt dzelzceļu no robežas līdz 1. dzelzceļa stācijai, bet tas ir izņēmuma gadījumos. Tā kā uz Rīgu jūs varēsiet droši kāpt iekšā šeit Kraslovā vai Daugavpilī, Rēzeknē un uz Rīgu droši braukt. Tas nav paredzēts, ka mēs līdz Rīgai jaucam nost. Bet arī zinot to paturot prātā, kad mūsu kaimiņi Krievijas federācija, viņam ir ļoti liels šīs dzelzceļa atjaunošanas spējas. Tā kā ļoti īsā laikā viņi spēja atjaunot dzelzceļu, tāpēc, ja jaucam pamatīgi visiem uzbērniem. Un cik liels finansējums šobrīd tiek novirzīts Latvijas aizsardzībai, un kādas ir galvenās prioritātes, kur šī nauda visvairāk tiek ieguldīta? Šī nauda šobrīd visvairāk tiek ieguldīta pretgaisa aizsardzībā, kājnieku kaujas mašīnās, munīcijas nodrošinājumā un personāla palielinājumā. Šobrīd tās varbūt tās galvenie virzieni noteikti esat dzirdējuši un saskārušies varbūt arī ar paziņu lokā ar Valsts aizsardzības dienestu, kas ir būtiskākais cilvēku skaita palielinājums bruņotajos spēkos šobrīd, caur ko tiek veidot šis palielinājums, kas, protams, prasa gan papildus līdzekļus mācību vietu izveidei, dzīvojamā telpa izveidei, aprīkošanai šo karavīru. Bet ļoti aktuāla, protams, problēma ir pretgaisa aizsardzība, gan tradicionālā, bet arī pret droniem, un tajā tiek ieguldīts gan novērošanas līdzekļos, gan pretdarbības līdzekļos. Tās ir tās galvenās jomas, kuras līdzekļi tika izvietot, un šobrīd noteikti esat dzirdējuši, ka nākošajā gadā tiek plānots, ka Latvija varētu sasniegt gandrīz 5% no iekšzemes koprodukta, investējot valsts aizsardzībā un drošībā. Ja es nemaldos, tad jaunajā budžetā nākošajam gadam drošības un aizsardzības jautājumiem ir papildus piešķirt 448 miljoni eiro mūsu budžetā. Tur ir ļoti daudz dažādas programmas, jo aizsardzības ministrijas iepirkumu saraksts ir ļoti, ļoti liels, jo mūsdienās karavīram jau nepietiek tikai ar triecienu šauteni un patronām. Tas iepirkumu skaits un nepieciešamās lietas, kuras ir vajadzīgas iegādāties, tas klāsts ir ļoti liels. Atsaucoties uz pretmobilitātes infrastruktūras izveides likumu, cik reāli šādu infrastruktūru izveidot tuvākajos gados un vai mums pietiek resursu? Ļoti reāla, jo vairākās vietās aizsardzības ministrija to jau ir izdarījusi. Tās ir tās teritorijas, kuras pieder valstī un kuras ir valsts īpašumā. Mums ir ļoti laba sadarbība starp valsts robežsardzi un nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Un daļa no to šķērkļu izveidošanā nepieciešamo līdzekļu arī tika izveidota robežsardzes izvietošanas vietās. Un attiecīgi tālāk finansējums šī lietai arī ir piešķirts un tas ir viens no prioritāriem uzdevumiem. Un tāpēc tuvākā laikā mēs redzēsim arī taustāmus rezultātus pierobežas zonā. Šāda infrastruktūra ir plānots tāda vairāk gadu programma ar mērķi līdz 2028. gadam pakāpeniski izveidot. Šī programma nav tikai infrastruktūras objektu izveidošanā, ir gan arī materiāli dažādi, tā skaitā mīnu iegādes un dažādi arī bruņojumi ekipējumi iegādi. Bet attiecībā uz tieši infrastruktūru, tādu uz zemes, kas ir,
Arī tas ir vairāk gadu darbs, kur gan tās objektus zem tās konkrētās vietas noteikt, izbūvēt un iekārtot, kas nodrošina šo kopējo komplekso risinājumu, kurā bruņotie spēki var operēt un veidot aizsardzības spējas. Kā šis likums ietekmē pierobežu iedzīvotājus? Šodien un arī citas reizes mēs tieši mēģinām runāties un būt dialogā, ka tas ietekmē pozitīvi, ka tas nav kaut kāds apdraudējums vai tas ir kāds ļaunums caur šo sarunu un dialogu ar iedzīvotājiem gan šeit, gan citviet Latgalē. Mēs gan uzklausām, kas viņus satrauc attiecībā uz šīm darbībām un tad attiecīgi uzlabojam vai pielabojam savu rīcību praktisko tālākajā darbībā, vai arī skaidrojam un pamatojam, kāpēc mēs to darām. Un tās lielais mērķis jau mēs tikai gribam sadarbībā un kopīgi šo, jo tas jau nav kaut kas, ko mēs darām aizsardzības ministrijai vai bruņotajiem spēkiem. Tas ir Latvijas valsts kopīgai drošībai, iedzīvotāju aizsardzībai un jo sevišķi iedzīvotāji, kur dzīvo pierobežu zonā. Nevajag uztraukties par to, ka tas apzīmējums 30 km no robežas, ka tas skars visus, kas dzīvo 30 km no robežas, un viņi nevarēs tur veikt nekādas darbības vai kaut kādas viņu aktivitātes miera laikā tiks ierobežotas. Tas neatbilst patiesībai, jo absolūtais vairākums darbības, kuras veiks Nacionālajie bruņotie spēki saskaņā ar šo likumu, tiks veiktas vai nu uz valsts vai uz pašvaldības zemes. Un attiecīgi tad privātie īpašumi tiks skarti pavisam nedaudz. Ir arī skanējuši tādi mīti, ka tiks skarta personīgās mājas un personīgā infrastruktūra. Nē, arī tas neatbilst patiesībai. Tās vietas nelielās, nedaudzā teritorijas, kuras tad tiks saskaņā ar šo likumu atsavinātas, tur būs noteiktā procedūra, kuru tad attiecīgi bruņotie spēki un aizsardzības ministrija veiks. Un attiecīgi visiem tiem cilvēkiem vai nu tad tiks iezīmēta zeme kaut kur citur, vai viņiem par to tiks samaksāts saskaņā ar to līgumu, kādā veidā tad aizsardzības ministrija vienosies ar šiem iedzīvotājiem vai zemes īpašniekiem, kam pieder zeme tur. Tas būs tas pats process, kas notika iekšlietu ministrijai, kad mēs veicām to tuvo pierobežas zonu pie pašas robežas. Principā tā darbība būs ļoti tuva un nekas būtiski no tā neatšķirsies. Principā, ja mēs runājam par likuma projektu, tad ir jāsaprot tas, ka viņš ir izstrādāts, lai maksimāli sniegtu vajadzīgu atbalstu aizsardzības spēju stiprināšanai valstī. Un šeit mēs runājam par valsts aizsardzību. Otrakārt, iedzīvotājiem ir jāsaprot, ka jebkuri aizsardzības pasākumi prasa resursus un, protams, arī teritorijas, kur šos pasākumus izvērst. Tātad aizsardzības resurs principā interesējas, jeb skatās uz selektīvām teritorijām, kas ir nepieciešamas valsts aizsardzībai. Un ja šī interesējošā teritorija ir kāda īpašnieka īpašumā, tad, respektīvi, šeit mēs organizēsim sarunu par konkrētās selektīvās teritorijas atsavināšanu. Ir vērts pieminēt, ka mums interesē selektīvas nelielas teritorijas, nevis atsavināšanas process visam īpašumam. Tad par procesu. Pirmkārt, šīs teritorijas, viņas jau ir identificētas, viņas tiek uzskaitītas un uzmērītas, teiksim tā, iezīmētas kartē. Tad šo te interesējošo teritoriju saraksts, viņš tiek sagatavots un virzīts ministru kabinetam apstiprināšanai, tā kā valsts sekretārs minēja. Tad, kad ministru kabinets ir apstiprinājis šo te vajadzību, tad īpašniekiem tiek nosūtīti paziņojumi. Paziņojums ir par to, kad aizsardzības resoram ir interese uzsākt atsavināšanas procesu, norādot konkrēto šo te identificēto teritoriju. Un tas ir sākums sarunai mums
ar īpašnieku. Jo Valsts aizsardzības militāro objektu iepirkuma centrs izveidos taisnīgas atlīdzības noteikšanas komisiju, kas izstrādās darba uzdevumu neatkarīgam vērtētājam, ekspertam, kas informēs, protams, šī komisija sadarbībā ar vērtētāju informēs īpašnieku par to dienu, kad notiks īpašuma apsekošana. Un tas ir atskaites brīdis jums kā īpašniekiem, kad jūs varat informēt šo te vērtētāju ekspertu par visiem jums saistošajiem apgrūtinājumiem, plāniem, projektiem, kas uz vērtēšanas dienu attiecas uz konkrēto īpašumu. Cik tālu un kāda veida tiks ierobežota mana rīcības brīvība, tas man palikušā zemes gabala blakus jūsu gabalam? Šobrīd nekādu neplānojam ierobežot nekādā veidā. Tas, ko mēs paši esam apņēmušies, burtiski kartītē zīmējot, kā tas varētu būt, lai tiešām jums būtu, teiksim, piebrauc, lai nebūtu tā, ka, teiksim, tur iela, mēs tur īpašumu netiek klāt pie savu īpašumu, domāt ar galvu, lai tad cilvēks var turpināt tikt, lai mēs neradītu kaut kādu tieši ierobežojumu, lai mēs neradītu ierobežojumu šī īpašuma, radīt tīri ar kaut kādu ceļa nepietiekamību. Ja nav vēl tādu jautājumu, man liekas, daudz mēs es esmu ieguvis, un kolēģi daudz ieguvuši kaut kādas lietas, aspektus, kurus ņemt rīt un padomāt un pārdomāt. Un es varu tikai pateikties jums par jūsu atvēlēto laiku pirmdienas dienā. Noteikti daudz jaunu darbu nedēļa, daudz jaunu darbu darām, bet es atvēlējām laiku atnākt šodien un satikties un uzdot jautājumus. Paldies, paldies. Teiksim, visu laiku jau atkārtoju caur šo dialogu. Mēs varam uzlabot to, ko mēs darām, un cerams arī atrast to atsaucību no jums.